Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Esiet sveicināti raidierakstā Inovācijas veselībā. Mani sauc Elīna Vrubļevska, un kā jau ierasts šajā rudens sezonā, ierakstā runāsim par un ap pieejamo budžetu veselības aprūpei. Tātad 2025. gada 4. decembrī tika pieņemts 2026. gada valsts budžets. Un veselības nozares budžets nākošajā gadā būs 1,97 miljardi eiro. Papildus nākamgad veselībai paredzēti arī 42,7 miljoni eiro, sniedzot dažādus veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, jaunajām māmiņām un pieaugušajiem, lai tātad veicinātu šo mērķi veselības aprūpi nodrošināt lielākam iedzīvotāju skaitam. Turpinās arī pakalpojumu pieejamības uzlabošanas sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā, onkoloģijā, psihiskās veselības aprūpē, retu slimību diagnostikā un terapijā. Veselības nozare notiek uz skaidrus darbības virzienus turpmāk, uz datiem balstītu un efektīvāku veselības aprūpi. Būtiska loma digitālajiem risinājumiem, tostarp vienotās rindas izveidošanā, kas izskaudīs mākslīgi veidotas gaidīšanas rindas un nodrošinās caurskatāmu piekļuvu pakalpojumiem. Tāpat laikā nākamajam gadam paredzētais veselības nozares finansējums paredz ierobežotas iespējas pacientiem turpināt nepieciešamās terapijas, nemaz neietverot iespēju nodrošināt terapiju jauniem pacientiem. Kā vēstījām iepriekš citos raidierakstos, lai sektu šī brīža veselības nozares prioritārās vajadzības, papildus vajadzīgi vismaz 700 miljonu eiro, piešķirto 42 miljonu vietā. Latvija joprojām ir viena no pēdējām vietām Eiropas Savienībā uz valsts finansējumu uz vienu iedzīvotāju, būtiski atpaliekot arī no mūsu kaimiņu valstīm, kuras neskatoties uz līdzīgo drošības situāciju, ir radušas iespēju veselības nozares budžetu turpināt celt. Raidierakstā ar dažādiem viesiem esam vairāk kārt runājuši, ka veselības nozares finansējums Latvijā ir nepietiekams un ka politiskajā telpā veselība nereti tiek uztverta kā izmaksa, nevis kā ieguldījums. Tomēr raugoties uz tikko apstiprināto 2026. gada budžetu un Saeimas budžeta komisijas diskusijām, rodas jautājums, kāda ir veselības aprūpes vieta plašākā valsts attīstības kontekstā. Par 2026. gada budžeta prioritātēm, nozares strateģiskiem mērķiem, NVD fonda ideju un to, kā veselības nozare var sagatavoties 2027. gada budžeta sarunām un vēlēšanu gadam, šajā raidieraksta epizodē runāsim ar Saeimas deputātu un budžeta komisijas priekšsēdētāju Andu Čakšu. Sveiki! Labdien! Tad pirmais jautājums droši vien saistībā ar tikko pieņemto budžetu. Tātad 4. decembrī viņš tika pieņemts, un papildu finansējums veselības nozarē mēs redzam, ka diemžēl tomēr ir ierobežots. Pārsvarā viņš ir novirzīts tādām specifiskākām ar mācu veselību saistītām lietām, savukārt vairākiem politikas plāniem, piemēram, onkoloģijai, sirds veselībai, retajām slimībām, pie kuriem strādāja visa nozara, nosakot arī tās kā prioritātes, finansējums nav piešķirts tomēr. Kā jūs raksturot kopumā šo situāciju un kas būtu jādara uz 2027. gadu, lai panāktu lielāku pieaugumu, tā, lai visas pacientu grupas arī šo te izjustu? Ļoti sarežģīts jautājums uzreiz, ļoti komplicēts, bet atskatoties mazliet uz budžeta pieņemšanu, es teiktu, ka šis budžets var būt atšķirībā no iepriekšējiem ļoti skaidri runāja par drošības situāciju valstī, un nevelti lielākā naudas daļa ir novirzīta mūsu drošības spēju stiprināšanai. Un no vienas puses liktos, ka jā, viss ir aizgājis armijai, jā, drošības spēju stiprināšanai. No otras puses, ja mēs skatāmies uz summām, tad sociālā aizsardzība ir ļoti tuvu arī šīm summām, bet, protams, tur vairāk ir tātad ieguvēji seniori, gan caur pensiju indeksāciju, gan dažādas atbalsta programmas, kur būtībā šīs, bērnu dzimšanas pabalstu un dažādu pabalstu pieaugumu 40 līdz pat 80% apjomā ir diezgan būtisks pieaugums. Un trešā sadaļa, kas saistīts ar izglītību, kur es redzu kā tādu ilgtermiņa investīciju kopumā, ja mēs raugamies uz izglītības sistēmu, tas ir tas, kas attīstīs mūsu ekonomiku. Un, ja mēs runājam par to, tad man liekas, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka bez attīstītas ekonomikas mums vienmēr pietrūks nauda, lai mēs nodrošinātu visas tās vajadzības, kas ir.
Un to, man liekas, ka raugoties budžetā, kur mēs tikko apstiprinājām, ļoti skaidri var redzēt, ka vajadzību ir daudz vairāk nekā mēs varam piedāvāt pretī finansējumu vai investīciju. Un tādēļ, strādājot pie budžeta, tas, ko mēs darījām citādāk, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šobrīd tas mērķis ir paņemts uz mērķi orientēts budžets, kas nozīmē, ka nauda, kas tiek investēta, dod ļoti skaidru atdevi. Un veselība zināmā mērā, un ne tikai zināmā mērā, bet tiešā veidā arī ir nozare, kur pareizi investējot ir ieguvums, un tas ieguvums ir veselīgs cilvēks. Un veselīgs cilvēks, tāpatās kā gudrs cilvēks, ir vajadzīgs, lai šī ekonomika tiešām attīstītos, lai mēs varētu runāt par lielāku naudu, kuru pēc tam var sadalīt atkal citām vajadzībām. Un šie mērķi, būšu skarba, nevienmēr no nozares ministrijas puses ir nākuši ļoti precīzi. Un mēs redzam, ka šī atšķirība dažādās ministrijās mērķu uzstādījumos ir. Un tas uzlabojas ar katru nākamo sarunu. Šī saruna ir kvalitatīvāka par mērķiem vai par sasniedzamo rezultātu. Jo te atkal jau mēs varam runāt par rezultātu viena gada laikā, bet pārsvarā jau veselībā tas būs par ilgāka termiņa rezultātu. Kaut vai veselīgi dzīves gadi vai samazināta mirstība kādā no konkrētām slimību grupām, ko jūs jau minējāt, prasa noteiktas rīcības un noteiktu laiku, lai tas tiešām parādītos. Un tur nav kaut kāds viens tikai pasākums, ko jūs varat veikt. Tur ir jādomā gan par profilaksi, gan par prevenciju, gan par zāļu cenām, gan par pieejamību, gan par vispārējo izglītošanu, teiksim, skolās un sabiedrības. Un tikai tāds komplekts veidos to, ka tas rezultāts tiek sasniegts. Un tad, ja šie rezultāti vai mērķi ir uzrakstīti par pilnīgi visu laukumu, kas kopā nosaka nenormāli lielas summas, finālā mēs nedabūnam nevienu no rezultātiem, un neviens nav apmierināts. Tas varbūt tādā ieskicējumā par budžetu un kā tas ir veidojies. Uzreiz atbildot, kas būtu jādara, man liekas, ka tas, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs turpinam iet uz šo mērķu orientēto budžetu un skaidri ir jāpasaka, kura ir tā, un veselībā tas nekad nebūs tikai viena lieta, bet kas ir tie 3, piemēram, svarīgākie fokusi, ko darot mainīsies veselīgi dzīves gadi. Mēs pagarināsim dzīves ilgumu, jo mēs redzam, ka tabulās OECD vai Eiropas kontekstā mēs izskatāmies ļoti dramatiski. Mātes bērna veselība, mirstība, daudz šie jautājumi, kur ļoti precīzi var izmērīt un ļoti precīzi apakšā sagatavot pasākumus, ko tad ar to mēs darām. Tātad jūs teikt, ka nevajadzētu to pieeju, ka prasi daudz vairāk un tad tu saņemsi to, ko tu vēlēsies. Es domāju, ka tā ir tāda bizantiskā pieeja, kas nāk mums iespējams kaut kādai paudzei no iepriekšējiem laikiem. Vienmēr dabūsi par 30% mazāk, tāpēc prasi vairāk. Es teiktu tieši otrādi, ja tu māki pamatot un pēc tam ar rezultātu parādīt, ka šis strādā un šis nestrādā. Tāpēc šo mēs tagad beidzam, jo šis nestrādā. Man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi. Un trešā lieta šajā kontekstā pacients vai katrs iedzīvotājs, mēs patiesībā jau veselības ministrija nerunā par slimībām. Viņi runā par saglabātu veselību. Un te bieži vien droši vien, ka mēs tā kā konfliktējam ar to, ka vai mēs mākam kā iedzīvotāji paši parādīt, kur mums vajag investēties, pašiem sevī kaut kādā mērā un arī tajā sarunā ar valsti, kas tad man ir vajadzīgs, lai es savu veselību varētu uzturēt ilgstošāk. Viens no jūsu uzstādījumiem vai jūsu tādiem ierosinājumiem ir NVD fonda izveide. Un kāda būtu, ja mēs runājam tiešām uz šo mērķa orientētību, tad kāda būtu šī fonda praktiskais mērķis un kā tas palīdzētu tad nofokusēt šo te virsmērķi vai šos mērķus, kas mums būtu veselības nozarē? Man liekas, ka, ja mēs runājam par Nacionālo veselības dienesta funkciju vai to pāreju uz fondu, man liekas, ka jāsaprot, ka ja nav šīs kontroles, mēs vēl varam saukt par apdrošinātāju, kas seko līdz, ka tas veids, kā nauda tiek izmantota un kā tiek atnests rezultāts, kāds viņu tiešām neatkarīgi uzrauga,
skatās izmaksas, tad šobrīd ir tā, un tā nav tikai sajūta. Mēs redzam, ka naudas apjoms ar katru gadu pieaug, bet rezultāti tajās ailēs, kur mēs gribētu redzēt, nedod tādu uzlabojumu. Tas viens piemērs, es esmu bijusi veselības ministre, un tajā laikā kopējais finansējums veselībai bija 850 miljoni. Šobrīd tas ir 1,9 miljardi. Tā ir būtisks uzlabojums, un mēs varam teikt, ka, protams, ka inflācija spēlē savu lomu, bet tas nozīmē, ka kaut ko mēs nedarām pietiekami precīzi, un te mēs varam runāt par izmeklējumiem, par analīžu apjomu, par pacientu ceļiem, kas ieviesti vai nav ieviesti, par ģimenes ārstu kapacitāti, par izglītojošo lomu, vai mēs neliekam darīt pārāk mazvērtīgu darbu pārāk kvalificētiem cilvēkiem, un otrādi. Tur ir daudz tādas lietas, vai mēs tiešām investējam tajā vietā, kas vislielāko ieguvumu dos. Un, līdz ar to tā loma Nacionālajam veselības dienestam vai patiesībā fondam, apdrošināšanas fondam būtu ļoti skaidra, prasīt šo rezultātu. Otra sadaļa, ja mēs runājam par tādu naudas uzkrāšanu, man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka tas kopumā ir jāmaina finansēšanas modelis, jo mēs šobrīd tā tarifikācijas sistēma, kas mēs melojam paši sev. Mēs saprotam, kas tajā tarifā ir salikts iekšā, kā tas tiek mērīts, un tā sistēma jau pati sevi māk apiet kaut kādā mirklī. Līdz ar to, ja nesāk strādāt tādi īsti apdrošināšanas nosacījumi ar uzraudzību, es domāju, ka naudas nekad nepietiks. Un veselības nozarei vajag naudu. Ir skaidrs, ka tās ir par maz, bet tas vienalga neaizliedz precīzi to izmantot un nest iedzīvotājiem, pacientam rezultātu. Lai nebūtu tā, ka mēs pēc likuma esam apsolījuši visiem, bet pēc fakta mēs ejam un maksājam par to. Un tad tomēr skaidri saliekam grupas, kur nebūtu šie gadījumi, kad viss nāk no pacienta kabatas. Jā. Vēl par šo mērķu konsekvenci. Šis jau bija tāds ārkārtīgi praktisks piemērs, kā mēs varētu menedžēt ekspektācijas arī tā skaitā. Bet nedaudz atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt par šo mērķu arī saskaņotību. Kā jūs redzat, jūs arī pieminējāt aizsardzību, un mēs arī mēģinam tomēr arī skatīt veselību kā daļu arī no citām politikām, ja politikas kā savstarpēji saistītas. Kā jūs redzat, tur vajadzētu lielāku mērķu saskaņotību, varbūt lielāku skaidrošanu par to, ka mūsu aizsardzības spējas arī tā skaitā ir pakārtotas no tam, cik veselīga ir mūsu sabiedrība? Jā un nē, uzreiz teikšu, jo jāsaprot, ka NATO spēju stiprināšana neietver sevī izdevumus medicīnā. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi nemānīt sevi, ka caur šo finansējumu mēs varam nofinansēt veselību. Tas nē. Bet tas, kā jūs jautājat, vai cilvēka veselība arī ir viens no drošības faktoriem, absolūti noteikti. Es teiktu vēl vairāk, tas ir mūsu ekonomiskās izaugsmes ļoti būtisks faktors, ja mēs skatāmies uz slimības lapu skaitu, ja mēs skatāmies uz šiem pašiem veselīgi nodzīvotajiem gadiem, ja mums ir jādomā par sudraba ekonomiku un daudzām lietām, vai arī kaut vai pat uz izmaksu pozīciju, kas ir saistīta ar mūsu senioru tādu veselīgumu un spēju iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tad no tāda aspekta tas noteikti ir ļoti svarīgi, bet, kā jau es teicu, svarīgi nemānīt sevi, ka mēs caur NATO spēju stiprināšanu varam kaut ko izdarīt veselībā. Nē, tur būs noteikti kaut kādas konkrētas lietas, tur, teiksim, neatliekamies medikamentu vai kaut kādas tādas rezerves, bet ne parastais pakalpojums, par ko mums būtu šobrīd jārunā. Izglītība un veselība ir katras nācijas tāds izdzīvošanas jautājums, un man liekas, ka manā skatījumā divi raksturu lielumi, kas ir ļoti svarīgi, skolotāja algas un medicīnas personāla algas, kas skaidri norāda, kur mēs virzamies. Jo šī ekonomiskā attīstība vienmēr būs saistīta, cik gudri un veseli ir mūsu cilvēki. Tie, man liekas, arī ir tādi sāpīgākie punkti katru gadu mums nepārtraukti. Jā, un ja es esmu runājusi ar kolēģiem, kas ir bijuši ilgi pirms manis saimā un uzdodot jautājumu, kas iespējams bija jādara citādāk, tad noteikti tas fokus gan uz izglītību, gan uz veselību bija jāliek lielāks jau
tā kā daudzus gadus iepriekš, bet nekad jau nav par vēlu. Un tāpēc arī šobrīd es pati esmu strādājusi gan pie programmas skolā, gan lai mainītu attieksmi pret skolotājiem, gan es domāju, tāpatās mums ir jādomā te vairs ne tik daudz par algām, bet par to sistēmas salikšanu, lai iedzīvotājs saprotu, kur viņš var dabūt kādus pakalpojumus, kādā veidā, lai nebūtu šī tādas hausa situācijas sajūta. Reizēm pat varbūt nevis pēc fakta, bet sajūtu ziņā, jo cilvēki jau no tās sajūtas dzīvo bieži vien. Jā. Minējāt par programmām. 2026. gads nāk mums straujiem soļiem klāt, un viņš būs politiski aktīvs. Mums ir partijas veidos savas programmas, un mums būs diezgan tāda priekšvēlēšana gaisotnē dzīvosim. Kā šo priekšvēlēšanu gaisotnē dažādām, it īpaši pacientu organizācijām, labāk izmantot savā labā, kā visefektīvāk iesaistīties dialogā ar politiskiem spēkiem? Lai arī mēs varam daudz kritizēt un runāt par partiju programmām un to, cik ļoti viņas tiek vai netiek pildītas, bet tomēr, lai iespējams kaut kādi šie tie punkti tiktu iekļauti. Par veselību. Es domāju, ka šis ir ļoti labs laiks pacientu organizācijām, un ne tikai pacientu organizācijām, arī mediķu pašu organizācijām sarunām ar politiskajiem spēkiem par to, kādu rezultātu viņi redz, ka šīm partiju programmām būtu jāatnes. Jo mēs bieži vien, jo kā politiskās partijas jau, protams, sadalās pēc tā, sakot vienā virzienā vai citā, kaut vai par šo pašu veselības finansējumu. Vai mēs turpinām tā, kā ir, un kur mēs būsim pēc nākamā politiskā cikla, vai politiskais spēks piedāvā kādu citu finansēšanas modeli, un kur tas mūs var aizvest tajā posmā. Un te ir ļoti svarīgi, ka, ja pacientu organizācijas runā par konkrētiem mērķiem, kas būtu jāsasniedz, lai tur var mērīt arī, pēc 2 gadiem, vai tas ir pakustējies, vai kā tas izskatīsies pēc 4 gadiem, jo tad jau atkal, ejot nākamajā ciklā, ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, jā, tas ir noticis. Man liekas, ka tai iesaistē ir būtiski, ka nevis vienkārši mēs parakstam kaut kādu vienošanās dokumentu par kaut ko, kas pēc tam nerealizējas, bet ka ir skaidri sasniedzamie mērķi, kurus var mērīt. Jā, vienmēr ir dažādi notikumi, kas ietekmē. Jo, ja mēs vienojamies par kaut kādu konkrētu naudas summu, mums var būt ekonomika augt straujāk vai mazāk strauji, bet ja mēs skaidri pasakām, uz ko mēs fokusējamies, tad tomēr tur ir iespēja, ka tas politiskais spēks tad ar savu programmu iet un realizē. Vēl gan vienmēr jāatcerās, ka pie mums nav tādas viena politiskā spēka valdības, un te ir koalīcijas stāsts, kāda būs nākamā koalīcija, un tādēļ ir svarīgi, ka tiek uzrunāti visi politiskie spēki, un, zināmā mērā veikts arī tāds politiķu izglītojošais darbs, par to, kurās vietās investējot var iegūt vislabāko rezultātu. Un es domāju, tāda sadarbība gan ar mediķu organizācijām, gan ar pacientu organizācijām ir ļoti būtiska. Es domāju, lielu darbu ir izdarījušas onkoloģijas pacientu organizācijas. Mēs redzam, ka onkoloģija ir ne tas, ka prioritāte, bet vienlaikus tomēr tā izpratne par vajadzību un tās pārmaiņas notiek. Mēs vienmēr gribam ātrāk, bet tās notiek un dažādos domāšanas līmeņos, arī medicīnas iestādēs, sakārtojot procesus, arī apmaksas procesos, liekot iekšā medikamentus. Tā kā tas notiek, zaļais koridors, tas funkcionē. Un reizēm turpat nevajag tiešām milzīgu finansējumu, bet pamainīt to, kādā veidā mēs organizējam darbu. Vēl viena svarīga lieta, papildus tam, ka organizācijām acīm redzot, būs jābūt ļoti aktīvām arī šajā priekšvēlēšana periodā, ir, ka nākamgad sāksies arī darbs pie jaunā nacionālās attīstības plāna. Un kādu lomu jūs saredzat tur pacientu un ārstu organizācijām šī plāna veidošanā? Tieši īpaši attiecībā uz sabiedrības veselības un tādiem profilakses jautājumiem. Tā īsa atbilde, protams, ir liela. Tā plašāka atbilde būtu, Latvijas Universitāte ir sagatavojusi tādu 9 punktu plānu, kur principā politiskām partijām un politiķiem ir jāpieņem lēmumi par virzieniem. Un šis stratēģisks kartējums, es domāju, būs nākamā gada lielais jautājums, kādu mēs veidojam Nacionālo attīstības plānu, kas, man liekas, būtiski, ka tas arī nevar būt tāds,
tādu Ziemassvētku vecītīm sarakstu, kur vienkārši sarakstīts pilnīgi viss, un realitātē mēs līdz ar to neko atkal nesasniedzam. Te būtu svarīgi saprast, ka Nacionālā attīstības plānā ir lielie mērķi nodefinēti, bet, ja mēs runājam, kā es teicu, par veselību, tad tas ir tāds tā kā bāze, bez kā mēs vienkārši nevaram realizēt kaut kādus ekonomiskos izrāvienus, ja mums nav vesels un gudrs cilvēks. Tas tā kā bāzes saprašanai, vesels un gudrs cilvēks ir tas, lai mēs varētu realizēt kaut ko vairāk. Un no tāda aspekta es domāju, ka te ir, es palikšu pie tā paša. Jauns finansēšanas modelis, kādā veidā mēs definējam šos mērķus un kā mēs definējam rezultātus. Un tas ir nemainīgi kaut kādā noteiktā laika posmā. Jo vēl viena tāda politiku grūtā sadaļa ir, ja mēs katru gadu to virzienu mainām. Vai ar katru jaunu valdību. Katra jauna valdība vai katrs jauns ministrs vai kaut kas katrs jauns, ja notiek tā lielā šūpošanās, ir ļoti grūti sasniegt rezultātus. Un tādēļ ir tik svarīgi, kad ir kvalitatīva arī ierēdniecība, kas tās jau pieņemtās lietas spēj virzīt uz priekšu. Jā, vienmēr būs politiski kādas iniciatīvas, ar to mēs vienmēr rēķinamies, un tomēr, kad ir šī nepārtrauktība, man liekas, ka veselības nozarē tas ir īpaši svarīgi. Mēs nevaram šogad pateikt, ka onkoloģija mums ir prioritāte un nākamgad vairs nav. Ja? Tas ir, kamēr mēs tiekam līdz tam, kad 0. un 1. stadija tiek identificētas, paiet zināms laika posms, un tad mēs redzam, jā, šī līkne mainās. Cilvēki izdzīvo, viņi nes ekonomikai atkal, ir, protams, briesmīgi runāt par to, bet tas ir tas, kā finansisti savukārt saprot to lietu. Ja? Ja te investējot, man pēc tam ir pretī lielāka nauda, tātad te ir vērts investēt. Bet ja man visu laiku stāsta par kaut kādu aju, ir ļoti grūti iestāstīt finanšu cilvēkiem, ka tur ir jāinvestē. Jā. Par šīm te investīcijām un šo te izpratni par to, ka par saistību starp veselību un ekonomiku un par šo te pieminēto aju, ka ja viņa būs vesela un ja viņa, piemēram, izārstēsies no onkoloģiskās saslimšanas, tad viņa turpinās strādāt un turpinās pienest, kontributēt ekonomikai. Kā jūs redzat, ir šī te domāšanas maiņa par to, ka lēmumu pieņēmēji šādi domā patiešām vai sāk šādi domāt? Jo man šķiet, ja mēs vēl paskatāmies gadus atpakaļ, mums īsti varbūt nesavienojās šie abi punkti kopā. Lēnām. Tā man atbild būs lēnām, jo atkal jau atsaucoties uz to posmu, kas bija veselības ministrijā, es tiešām atceros, ka Pasaules veselības organizācija pat organizēja speciālus seminārus, kā runāt ar finanšu ministrijas cilvēkiem, kā vieniem saprast otrus, jo tā izpratne ir ļoti, ļoti atšķirīga. Un pēc tam arī pieredzē izglītības ministrijā es ļoti ātri uzķēru, ka tā problēma ir līdzīga, jo cilvēki no vienas nozares ar otru nozari runā savā valodā, un tajā pusē tur, līdzīgi kā dažādās valodās runājušiem, ir nepieciešams tulks pa vidu. Un finanšu nozare, es domāju, jau mainās arī, mēģina uztvert tās valodas, abās pusēs notiek šī mācīšanās. Kāpēc es par to tā droši varu teikt, jo redzot Latvijas bankas pētījumus, kuri ļoti skaidri saka, ka bez veselības nozares sakārtošanas, bez labas izglītības nebūs šīs ekonomikas attīstības, tas parāda, ka tomēr abas puses mēģina šīs valodas saskaņot. Vai pietiekami? Droši vien nē, to jau parāda šīs diskusijas ar budžetu. Bet tas kļūst ar katru gadu noteikti labāk saprotams. Es domāju, te ir arī tā sliktais vārds, ko mēs bieži vien uztveram, kad ierēdniecības rotācija slikta. Es teiktu, te tieši ir labi, ka, ja ir pabūts vienā un otrā pusē, tāpat tās gan arī ierēdniecības būšana, teiksim, jau slimnīcās. Mēs redzam, ka tas maina izpratni par abām pusēm. Un tas Dānijas piemērs, ka rotācija var būt no privātā uz publisko sektoru, starp dažādām vietām. Un tas palīdz kārtot arī sistēmu. Jā, šis ir interesants. Šo neviens iepriekš tā nav pieminējis. Esmu daudz runājuši tiešām par to, vai mainās tā izpratne un kā viņu mainīt. Bet jā, šis ir patiešām viens no tādiem veidiem. Jo tad tu redzi visas puses un tu kļūst kompetentāks kā ierēdnis. Jā, tu vari būt, ja tu esi kādu laiku, vienalga, pat tas var būt publiskā sektorā, bet kapitāla sabiedrībā tu strādā. Un tu redzi, kā tas tarifs ietekmē tevi un par ko tev ir jādomā. Tu aizejot atpakaļ tālāk atkal ierēdniecībā, spēj jau paskatīties sistēmu citādāk. Un tādēļ ir tik svarīgs, man liekas, tās kustības. Tā man pieredze vēl no slimnīcas, kad mēs to sauc par ēnu dienām, ka
Arī administrācijai ir jāaiziet uz nodaļu un jāredz, par ko ir stāsts. Un tas atver citu domāšanu. Tas palīdz. Jā. Visbeidzot, saistībā arī ar šo ekonomikas jautājums par inovācijām. Un, tur atkal Latvija nav starp pirmrindniekiem, diemžēl. Šobrīd dažādu inovāciju kontekstā mēs atpaliekam no Eiropas vidējiem rādītājiem. Piemēram, Latvijā pieejami 18% no pēdējos 4 gados Eiropā reģistrētajiem inovatīviem medikamentiem. Kā jūs vērtējat šī brīža inovācijas vidi Latvijā un kas būtu tie darāmie darbi, lai to stiprinātu? Droši vien mēs runājam par dažādām inovācijām. Ja mēs skatāmies kopumā uz Latvijas inovētspēju, es teiktu, ka tā ir augsta. Tas, kur mums ir iespējams grūtības un kam būtu jāpārkāp pāri, ir šī sadarbība starp zinātni un uzņēmēju, ka šīs inovācijas pārvēršas jau par konkrētu produktu. Ja jūs runājat par jaunajiem medikamentiem, tad varbūt, ka farmācijas jomā mums nav tik daudz, jaunu inovatīvu medikamentu, ko mēs paši radām, un attiecīgi naudas nepietiekamības dēļ tik daudz viņi arī neienāk kompensējamo zāļu sarakstā. Tur atkal mēs varam salīdzināt sevi ar Eiropas valstīm, un tad mēs esam ļoti tālu. Bet, ja mēs runājam par dažādām materiālu zinātnēm, tā pašā fizikā un biotehnoloģijās, tā inovācija spēja, tie mūsu jaunie zinātnieki ar to mazo resursu, kas mums ir, es teiktu, jaudīgi. Tas, kas mums ir jāturpina likt klāt tajā finansējums, lai viņi spētu un tālāk jau miedarbībā ar uzņēmējiem radīt arī pašus produktus un eksportēt. Jo tas mērķis jau mums ir pasaules tirgus. Ja? Latvijas iespēja iegādāties šos jaunos produktus ir viens stāsts, bet tieši eksporta spēja uz ārpusi. Un es domāju, tajā izmantot aizvien vairāk zinātni un arī koncentrēt to zinātni, kad universitāte savstarpēji sadarbojas, nevis tā viensētnieku domāšana. Tas ir traki. Sadarboties ir visu laiku tik bīstami, kāds kādam kaut ko atņems, vai es nezinu, par ko tur ir tās bažas. Bet veidot kopīgas platformas, kopā strādāt, ja tas mērķis ir eksportēt, un mūsu konkurence nav Latvijā, mūsu konkurence ir ārpus Latvijas. Es teiktu, ka ar prātspējām mums viss ir kārtībā. Mums vienkārši ir jādara, un viss. Tur nav nekāda raķeržzinātne. Mēs reizēm vienkārši paši sapinamies tajā. Jā. Un iespējams tā atbilde tam ir šis mazais finansējums. Tā ir cīņa savā ziņā par izdzīvošanu. Un tad ir, man liekas, kopumā daudz mazāks uzticības līmenis saviem sadarbības partneriem. Ja tieši tā, tev šķiet, ka tev kaut ko atņems, tāpēc, ka tas pīrāgs jau tā ir ļoti mazs. Jā, bet tāpēc nevajag skatīties uz to mazo pīrāgu. Tas lielais pīrāgs, kas ir ārpus Latvijas robežām, ir ļoti liels. Vienkārši kopā strādājot, mēs daudz vairāk varam uz viņu pretendēt. Un nevis būt izpildītāji kādos citos lielos projektos, bet būt inovatori no savas puses un tad konkurēt tiešām līdzvērtīgi ar citām pasaules valstīm. Nebaidīties vadīt. Absolūti noteikti. Tās, man liekas, līderība ir tā lieta, pie kā būtu mums ļoti jāstrādā. Labi, uz šīs pozitīvās nots. Paldies jums par sarunu. Šis bija raidieraksts Inovācijas veselībā. Uz tikšanos un priecīgus svētkus!